kad tikko sāku ieguldīt naudu, pirms atklāju visādus fondus, pensiju līmeņus, tādas lietas. Protams, padzirdu, ka tas džeks nodarbojas ar kaut kādiem kripto kursiem, tas džeks pārdod pērk kriptovalūtas, individuālas akcijas, tur tādas lietas, vai sekot kaut kādiem investoriem vienkārši uz dulu, vienkārši lēmumu. Esot tajās pieredzēs pašam savus ādus un pazaudējot vairākus tūkstošus, es varu pateikt, ka jā, absolūti nevajag likt vairāk lietā, kurā tu kaut ko neizproti, cik tu vari vispār atļauties. Nē, es laikam nepiekritīšu īsti par to, ka jāliek tikai tik daudz, cik tu vari pazaudēt. Tas tā kā uz kazino kaut kādu aiziet. Tu paņem kaut kādu naudu, tu zini, ka tu viņu pazaudēs, un āmen, vinnēs, pazaudēs. Taisnība ir tas, ka investīcijās tev jārēķinās, ka tā cena var samazināties. Tur dienas, 2, 5 gada laikā. Un tad jau aiziet jau reāli jau tāda finanšu jau bišķiņa zinātne, kur tu guldi. Tā ir viena akcija, tas ir konkrēts uzņēmums. Tas ir, Amerikas 500 lielākās uzņēmums. Tu guldi globāli, tu guldi fondos. Tu īsāk sakot, aiziet jau detaļas tieši par kādiem ieguldījumu veidiem mēs runājam. Ja? Un tas tad arī noteiks to teiksim, vai ir liela iespēja pazaudēt visu, vai nav liela iespēja pazaudēt visu.